Bet šobrīd sāksim ar mūsu Ināras Silickas domas priekšsēdētāju sveicienu. Lūdzu, vārds Inārai. Sveicinoti Korsavas novadā. Man liels prieks, ka šodien no malā mūsu Latvijas viesojas ciemiņi šeit Kārsavas novadā. Daži no jums varbūt pat nav tā īsti iedziļinājušies, ar ko tad atšķiras Kārsava ģeogrāfiski no Krāslavas. Mums tas ļoti bieži mūs jauc, un pie tā mēs esam pieraduši, ka tepat Reizeknēs dažādas amatpersonas nosūta vēstules uz Krāslavu, kuras ir paredzētas Kārsavai un otrādi. Bet es domāju, ka pēc šīs dienas jums radīsies priekšstats, kur mēs atrodamies un ar ko mēs varam lepoties. Jā, patiešām, pēc tam izpildirektors jums stāstīs un rādīs ar to, ar ko mēs atšķiramies, varbūt vai esam vienoti ar citiem novadiem, bet bieži nāk prātā mūsu latviešu klasiķa vārdi. Kā savu dzimteni, lai tēloju, tai augstu kalnu nav, ne strāvu platu, kas citas zemes sidrabjos tāds jošs. Un tas varētu būt arī par Kārsavas novadu. Jā, mēs tiešām atrodamies Zilo ezeru zemē, bet, diemžēl, esam apdalīti ar ezeriem. Mums to nav daudz tādi, meža vidū varētu teikt, 3 ezeri, bet toties mēs lepojamies ar daudz ko citu. Mēs lepojamies ar saviem cilvēkiem, mēs lepojamies ar patriotismu, kur daudziem, kad pabūn šeit Kārsavas novadā, tiek lausts stereotips par to, ka šeit ir vienīgi krievalodīgie pārsvarā, ka šeit mēs neko varbūt tik daudz un tik tādu nozīmīgu nedarām savu iedzīvotāju vidū. Tas, protams, ir maldi, jo mēs tāpat kā visas pašvaldības cenšamies apgūt Eiropas fondus, mēs cenšamies piedalīties dažādos projektos, un galvenais, ka mēs cenšamies parādīt to identitāti, kas ir tikai specifiska mums. Un jūs laikam esat arī lasījuši un dzirdējuši par mūsu netik seno cīņu ar valodas inspekciju, par latgaliešu valodu, par mūsu norādēm latgaliski un latviski. Šodien jūs braucot pa novadu tur pārliecinājāties, ka tomēr šīs norādes bija, paliek, un mēs esam tādi paši latvieši, kādi visā Latvijā, un netaisāmies savu latgaļu valodu nodot vai kāda savādākā ziņā izmainīt. Es ļoti ceru, ka dažiem no jums gribēsies vēl un vēlreiz atbraukt pie mums, paviesoties, atpūsties un varbūt satikties ar šodien redzētiem cilvēkiem, paviesoties mūsu kādās izcilākās, kā mēs uzskatām, vietās, kuras dažas no tām mēs arī šodien jums parādīsim. Tātad, lai jums jauka šī diena, lai jūs rodat daudz iespaidu un lai jūs ceļa vēl ved atkal kādreiz uz Kārsavas novadu.